Šodien mazliet tendenciozs video par to, cik ilgs laiks paiet, lai uzpildītu degvielas piedziņas automašīnu un cik ilgs laiks paiet, lai piespraustu pie vada elektromašīnu un pielādētu elektromašīnu. Tad šodien esmu paņēmis sievas auto, iekšdedz dzinēju mašīnu, kurai piepildīšu pilnu bāku nestes degvielas uzpildu stacijā ar visām maksāšanām, ar visu. Pastīsimies, cik daudz laika man tas paņems. Automašīnai tā tad ir tukša bāka, šeit iekšā iet kādi 50-60 litri degvielas, nu tad ejam pildīt. Tā, 4 minūtes. Bija domājis, ka būs ilgāk. 4 minūtes. Ielēju 41,5 litrus, samaksāju 66,5 eiro. Par šo naudu, starp citu, 66 eiro es ar savu e-tronu varu nobraukt 1500 km. Bet ar šo mazlitrāžu Kia Ceed 633. Tagad paskatīsimies, cik daudz laika es patērēšu, lai piespraustu elektromašīnu pie uzlādes. Tieši 12 sekundes. Skaidrs, ka šis video ir tendenciozs un tāds mazliet pastulps. Skaidrs, ka tā mašīna lādēsies vairākas stundas, lai tā baterija atkal būtu pilna, bet šis ir tāds stāsts par pustukšo glāzi vai puspilno glāzi, jeb par to, kā tad tu skaties uz lietām. Tā skaitā uz elektroauto uzlādi. Un es varu apgalvot, ka 95% gadījumos elektromašīnas tiek lādētas tieši šādi. Atbrauc mājās, patērē 12 sekundes, lai auto piespraustu pie vada, dodies iekšā, tais vakariņas un nākamajā rītā nāc ārā un baterija atkal ir pilna un tu dodies savās gaitās. Tā kā viss ir attieksmē un tajā, kā tu uz tām lietām skaties. All chill.